Jaunavas, šis ir jūsu apskats no tāro kārtīm par oktobri. Skatīsimies, kādas tēmas būs aktuālas, kādas enerģijas sagaida oktobrī. Tā. Sāksim ar šo 4 kausi. Tas ir par to, ka jūs varbūt būs tāds sajūta, ka pieņēmāt nepareizu lēmumu kaut kur un tad nožēlosiet. Visu var labot, ja, tā kā ja kaut kāda tāda sajūta vai kaut kāda tāda sevis žēlošana, kāpēc man nesanāk, vai kāpēc tā, un dzīve ir negodīga, tad šito visu neutralizējam, visas tās sajūtas, kā tas tāds atgādinājums, ja kaut kas tāds nāk virsū, metam nost tās visas domas. Tā. Atkal kaut kāda melanholija saistībā arī ar pagātni, ja, ka jūs varbūt tiešām būs tāda sajūta, ka tāds nožēlošana, ka neizdarījāt, nepaņēmāt, nepateicāt kopā ar šo te līdzīgu enerģētiku, ka mēs atgriežamies ar domām kaut kur pagātnē, kaut ko domājam, ko mēs būtu varējuši darīt citādāk. Dažreiz jau vajag tādu retrospektīvu, lai mēs saprastu, ko mēs darījām, kā mēs te nokļuvām. Regresija arī, ka jūs varbūt kaut kādās tur ezotēriskās praksēs ejat, kur atgriežaties iepriekšējās dzīvēs. Tas arī varētu simbolizēt to. Tātad kaut kāda tāda pagātnes tēma jums nāk atpakaļ. Tā. Paskatāmies tagad darba sfēru atsevišķi jaunavām oktobrī. Kādas būs tēmas? Māks, super! Šis ir ļoti tā spēcīgi, jaudīgi, jo māks ir ļoti stipra kārts, tas ir viennieks, tas ir tāds, jauna enerģija, ja, ka varbūt jums uzticēs kaut kādu jaunu darbu vai kaut kādu jaunu pienākumu, vai jūs pati sapratīsiet, ka jūs gribat kaut ko tādu lielu, nopietnu, jaunu sākt no jauna, un māks ir arī savas dzīves radītājs, kur jūs pats vadat procesus vai savu biznesu vai kaut ko savu, ļoti veiksmīgi. Tā, vēl mums ir kāda enerģija kārts par oktobri jaunavām darba sfērā. Arī superīgi. Tā, šeit jūs esat tronī, jūs esat uzvarētājs, jūs braucat pārliecināti pa dzīvi, braucat pareizajā virzienā. Tā ir arī tāda laba pašvērtējuma kārts un arī apkārtējo atzinība, ka jūs novērtē, varbūt jūs saņemsiet kaut kādus apbalvojumus, prēmijas, paaugstinājumus. Šis ir savienojums vienkārši fantastisks. Kaut kādas tādas spēcīgas enerģijas, un kas nav kaut kas tāds vienkārši, kas atnāk pāriet, jo vecākie arkāni abi divi tās ir karmas vai likteņa kārts, ka tas, ko jūs esat ieguldījuši, jums nāk atpakaļ, un jūs būsiet lieli malacīši darba sfērā. Tā, skatāmies, kas būs attiecībās, kādas tēmas būs aktuālas jaunavām oktobrī attiecību sfērā. Attiecībās gan te kaut kāda bēda ir, bet devinieki vispār saka, ka drīz būs beigas kaut kādām pārdzīvojumiem. Zobeni te mums ir pārdzīvojumi, ja, ka mēs par kaut ko bēdājamies, vai kaut kādas nesaskaņas, vai konflikts, vai kas, bet devinieks, kur jau saulīte aust, drīz būs viss ok. Tā, un otrā par attiecībām. Oktobris jaunavām. Tā. Arī 3 zobeni. Zin kā, kaut kādas tiešām, kaut kādi challenge attiecībās būs, nezinu, kaut ko neapmierināt, vai, piemēram, jums tur
visu ziedosiet sevi darbam, ja, jo darba sfērā bija tur tādas spēcīgas kārtas, un partneris varētu tur kaut ko protestēt, ka man nemaz nepievērs uzmanības un kaut ko tādu. Varētu būt, ka kaut kādas nesaskaņas. Un kā tas viss mums tur izvērtīsies. Jā, tas viss ātri beigsies. Ne ātri, ātri, jo nāve ir ātra kārts. Ja redziet, kā tur atnāk pārgriež. Un, ja kaut kādas bēdas un nesaskaņas rodas, tad jūs zinat, ka tam visam būs arī finišs. Un caur problēmām mēs jau tieši attīstamies un nonākam jaunā līmenī, un attiecības tad tieši transformēsies ar kaut kādiem izaicinājumiem, kas būs. Kā esam pat pateicīgi visam arī, kā mums liekas negatīvais, kas ar mums notiek, tas patiesībā ir pozitīvais, beigās izrādās, ka tam tā bija jānotiek, lai iziet jaunā līmenī. Un vēstījums jaunavām no sargeņģeļiem par oktobri. Super zvaigzne. Šāda skaista kārts. Viss būs labi. Šeit mums kārta saka, tici nākotnē, ka nākotne ir skaista un vēlēšanās piepildās. Ja zvaigznes ir par to, ko mēs vēlamies, ja lūdzam no zvaigznēm, ka tas atnāk. Dreams come true, ja, piepildās sapņi, pozitīvas pārmaiņas, kuras atnes beigas izaicinājumiem. Kur jums tieši bija beigas, tā nāve, ja, kā atnāk un nocērt, un izaicinājumi visi beidzās. Tā, un gaisma tuneļa galā. Ja ir kaut kādas problēmas, ja ir kaut kāda pārdzīvojuma, nesaskaņas, bailes, mazvērtība, vientulība, kas nu kuram, ja, oktobrī ir ļoti liela iespēja, ka tas viss beigsies un atnāks daudz foršāki laiki, visam tāda gaiša, skaista enerģija. Un turklāt darba sfērā vispār tur bija ļoti labs kārtas. Tālūk, lai jums forši oktobris, atceramies par laikiem un komentāriem, energoapmaiņai un nošairojiet ar citām jaunavām, kurām arī interesē tāro, kuras varētu paklausīties priekš sevis kaut ko interesantu par oktobri. Atā!